Tā. Uz jautājumu, kas ir pumpinieku amats, kāda ir tā vieta un loma Vecpiebalgas kalna vēveru apbūvē, referātā amatniecības tradīcija rekonstrukcija pumpinieku amats, atbildi sniegs mūsu kolēģis, lauku ekspozīcijas vēveru Vecpiebalgā vēsturnieks, vēstures maģistrs Edgars Žīgurs. Lūdzu. Labdien vēlreiz, kolēģi, konferences dalībnieki. Runājot par amatiem, amatu tradīcijām, parasti jau nāk prātā tādi populāri amati kā aušana, podniecība, un liekas, ka ar tiem viss ir kārtībā. Mūsdienās viss notiek, tās amatniecības tradīcijas ir dzīves, taču ir, protams, arī virkne amatu, kuri mūsdienās praktiski vairs netiek praktizēti, vai arī tā ļoti epizodiski un maz. Un viens no šādiem amatiem ir pumpinieku amats. Kas tad bija pumpinieki? Pumpinieki bija koka, ūdens sūkņu un ūdens līniju izgatavotāji, uzstādītāji. Un, kā jau man piesakot, minēja, tad vairāk arī pievērsīšos tieši Piebalgas puses šīm pumpinieku tradīcijām. Pumpinieku amats ir pastāvējis samērā, var teikt, īsu brīdi. Tie ir apmēram 50 gadi. Ziņas par pirmajiem pumpiniekiem parādās ap 1880. gadu, un tas amata norieta posms datējums ar 20. gadsimta 30. gadiem, kad parādās dažādas modernas iespējas, notiek lauku elektrifikācija un tam līdzīgi procesi. Par to, kurš tur bijis Piebalgā, pirmais pumpinieks, domas dalās. Ir divi tādi pretendenti, manuprāt, kas sev piesaka. Viens ir aizgauju vēveru saimnieks Pēters Apteks. Tas ir tagadējā Zosēnu pagastā, un otrs ir Miķels Buduls, arī Zosēnu pagastā, kas ir nevisai tālu no vēveriem, gaisa līnijā apmēram 7–8 km. Interesanti, ka arī Buduļu dzimtas pārstāvi ieprecās vēveros, Vecpiebalgas vēveros, jaunvēveru dzimtā. Un, lai mēs droši vien, lai mūsdienās mēs varētu šo amatu rekonstruēt, runāt, manuprāt, kad ļoti liels nopelns ir tieši Latvijas etnogrāfiskajam brīvdabas muzejam savulaik, jo pagājušā gadsimta 70. gados brīvdabas muzejs rīkoja vairākas ekspedīcijas Mārtiņa Kuplā vadībā, kas pētīja šo jautājumu, meklēja koka ūdens sūkņu vietas, līnijas, meklēja liecības par pumpiniekiem, un viņiem laimējās uziet pēdējo Piebalgas pumpinieku, Jāni Bārdiņu, kurš arī demonstrēja savas amata prasmes. Tas tika pierakstīts, fotografēti materiāli, kā arī uzņemta gala rezultātā filma par pēdējo Piebalgas pumpinieku. Lai mēs tā saprastu tā tālāk, kāds tad tas pumpis izskatās un ko es stāstu, tad attēlu ekrāna labajā pusē ir redzams attēls, tāds koku ūdens pumpis schematisks zīmējums. Un, it kā nekas jau sarežģīts nav. Koka baļķis, kurā ir izurbts vidus, koka baļķa korpus, ūdens iztekas caurulīte, vai kā tautas valodā sauca rociņa vai deguns kaut kurā vietā, rokturis, un koka korpusā iekšā divi vārstuļi, kurus tautas valodā sauc par kanniņām. Viena ir ūdens vilcēja kanniņa, kas piestiprināta ar turētāju stieni pie roktura. Tad viņi velk šo te ūdeni uz augšu un pumpē laukā. Otra ir sūkņa apakšdaļā,
sūkņa apakšdaļā ir ūdens turētāja kanniņi, kas būtībā ir pretvārsts, ļauj ieplūst ūdenim, bet viņš netiek ārā. Tā tur ir nofiksēta nekustīgi. Šādi te ūdens sūkņi varēja atrasties gan tieši uz akām. Pārsvarā tas bija tad, ja tās saimniecības bija mazas, aka tuvu mājai, vai arī ūdens vadu līniju galos. Un šeit ir plāns no Kalnu Vēveriem, Vecpabalgas pagastā, tāda Brīvdabas muzeja lauka ekspozīcijas, kur ir Kalnvēveru aka attēlota šeit. Un divas ūdensvadu līnijas ir gājušas gan uz dzīvojamo māju, gan uz kūti. Kūts pamatvieta ir iezīmēta kā šeit. Un attiecīgi katrā no šo līniju galos ir ēkās iekšpusē bijis ūdens pumpis. Tas, protams, šādā gadījumā ūdens sūknis tiek nodrošināts pret aizsalšanu un ūdens ir tieši iegūstams mājās. Lai varētu šo te amatu rekonstruēt, izgatavojot, kas vainagotos ar koku ūdens sūkņu izgatavošanu, tur ir vajadzīga vesels kompleks, vai, ja tas jāsāk tā nosacīt no nulles, tur ir vajadzīgs atbilstošs materiāls, atbilstoši darbarīki. Ja kaut kādu daļu no darbarīkiem iespējams mēs varētu pielasīt savās saimniecībās, tad tādi varbūt specifiskākie ir šie garie urbi, tātad ap 3 metri gari stieņi, kuru galos piestiprināti urbi, paši urbju gali, dažādi diametri arī šie urbju gali nepieciešami. Mūsu gadījumā bija 5, 8 un 10 centimetri. Tad, protams, ir vajadzīgas arī zināmas iemaņas kokapstrādes jomā. Un mums laipni piekrīt šajā projektā palīdzēt Rihards Vidzickis no Līgatnes Vienkoču parka un kokapniecības muzeja veidotājs. Viņš pats gan tieši koku sūkņus nebija gatavojis, bet koka caurules bija pamēģinājis urbt ar šiem urbiem, un, protams, tā pieredze viņam ir ļoti liela kokapstrādes jomā, koku amatniecības jomā. Un, protams, pār tam visam ir vajadzīgs arī finanses, kaut kādi līdzekļi, un mums šo projektu atbalstīja Valsts kultūra kapitāla un Vidzemes plānošanas reģiona mērķprogramma, Vidzemes kultūras mantojuma mērķprogramma, un to visu izdevās tādā veidā salikt kopā. Par materiālu iegādi arī, liekas, tur diezgan viegli nopērkam kādus kokus un viss kārtībā, bet arī ir vairāki tādi knifi. Viens ir, kad, protams, šim materiālam jābūt pēc iespējas svaigākam, tātad cirstam pēc iespējas tuvāk darba uzsākšanas procesam, lai šis darbs daudz maz raiti ritētu. Otrkārt, viņam jābūt bez zariem, vēlams priede, jo egla grūtāk tiek pakļaujās, tiek urpta, darbs grūtāks vienkārši, varbūt arī egli, protams. Un vēlams cirsti tālāk no meža malas, nosacīti meža augušiem kokiem jābūt, jo mežmalā augušiem kokiem tā koks nesot vienāda blīva, vienā pusē viņi cietāk, vienā mīkstāk, un urpšana var nesanākt taisni. Tad materiāls jāuzliek uz statīviem. Tie statīvi var būt tādi fundamentāli speciāli tam izgatavot kā Rihardam, vai arī vienkārši zemē iedzīt 3 mieti, sasieti kopā, un otrā galā arī tāda pati konstrukcija, dažādi šie risinājumi var būt. Un urpšana notiek pakāpeniski. Sāk urpt ar mazākā diametrā urbi, kas ir 5 cm diametrā. Un nav tā, ka tad vienā piegājienā visu to baļķi var izurbt, var izdarīt apmēram 9-10 apgriezienus, tad urbis ir nedaudz jāpagriež atpakaļ, jāizvelk ārā,
Apakšējā attēlā redzam labajā pusē tādu smuku skaidi arī nāk ārā sarulējusies. Un šeit pēc tās skaidas arī ir pa brīžam jāpaskatās un jāpārbauda, vai urbums notiek taisni. Pēc tā skaidas gala to ļoti labi var pateikt pirmajā urbšanas reizē ar to mazāko urbi, jo tā sērdes punkts labi iezīmējās, un ja sērdes punkts tiek pārvietojās skaidā kaut kur uz sāniem, tas nozīmē, ka urbums aiziet šķībi un jāveic urbi stāvokļu koriģēšana. Tika uzņemts, tātad pēc tam urbi ar 8 cm urbi un noslēgumā ar 10 cm plato urbi. Tika uzņemts arī tāds savu veidu, lai tas būtu gan arī zinātniski eksperiments, cik ātri var izurbt šādi te baļķi. Tika laiks uzņemts metram, tad metra izurbšanai ar 5 cm plato urbi bija nepieciešams apmēram 12 minūtes. Pēc tam pārmainot 8 cm plato urbi ap 10 minūtēm, savukārt ar plato 10 cm plato urbi tas darbs ritēja daudz grūtāk, tā urbi konstrukcija ir nedaudz savādāk, tur pat brīžam divatā prasījās urbt, un tur bija nepieciešams ap 14 minūtēm vienam metram. Tātad saliekot kopā šos te laikus, var secināt, ka apmēram 1 metra izurbšanai 10 cm diametrā, lai panāktu šo caurumu, ir vajadzīgi ap 35 minimālais minūtes, 35 līdz 40 minūtes faktiski. Tas laiks ir vienam metram jāvēlta, jāplāno. Pēc korpusa izurbšanas un sagatavošanas tad tālākais darbs ir rokturu stiprinājumu izveidošana, un šie rokturu stiprinājumi vēsturiski konstruktīvi bijuši 2 veidi. Viens, kā šeit redzams, kā bija arī Kalnvēveru mājā, ka rokturs ir stiprināts izmantojot atsevišķus rokturu stiprinājumus, kas ir pie korpusa piesieti, pietapoti vai pienagloti, un šāds te stiprinājums labāk ļauj noregulēt to sūkņa šīs kanniņas gājienu, vilcējstieņa, labāk tātad viņu pielāgot, lai tas vilcējstienis iet tieši pa caurules centru. Savukārt, protams, viņš ir neizturīgāks un laika gaitā izkustās un ir jāremontē droši vien un jānostiprina pa jaunu. Otrs variants - veidot stiprinājumus tieši uz izmantojot pašu sūkņu korpusu, atstājot pagarinājumu, no kur izveido šādus te nekustīgus stiprinājumus, un tie, protams, ir izturīgāki. Pēc šiem darbiem notika ūdens teknes caurules vai izteks caurules, tātad būtībā šīs rociņas vai deguna sagatavošana. Tam tika izmantota egle. Pārbaudījām, ka patiešām egle arī, kā senie meistari bija teikuši, arī tiešām grūtāk tiek urpta grūtāk, lielāks spēks vajadzīgs, un šai caurulē vienu galu uztais konisku, tādu pašu konisku caurumu iestrādā sūkņu korpusā, noblīvē ar pakulām un šo ūdens iztekas cauruli iedzen iekšā un viņu nostiprina ar metāla detaļām. Jo bez šīm koka lietām, protams, ir vajadzīga vēl vesela virkne metāla detaļu, un tās ir stīpas sūkņu korpusam, lai baļķis neplaisātu, stīpa arī šai rociņai, stīpa, stiprinājumi dažādi, arī vilcēju kanniņu stieņi, un tas viss ir roka darbs, mūsdienās jāpasūta pie kalēja. Protams, tas finansiāli ir diezgan dārgi. Pēc šiem darbiem nākamais tika sagatavots tā saucamās kanniņas vai vārstuļi, un jau attēlu šo redzējām, tātad pastāv
ja vilcēja kanniņu viss ir apmēram skaidrs, viņa piestiprināta ar vilcēja stieni pie rokturu, un tad savukārt apakšējā ūdens turētāja kanniņa var būt iestrādāta divos veidos. Viens kā šeit sūkņu korpusā, iestrādāt nekustīgi, pats sūkņu korpus šeit tiek aiztapots, ūdens te plūst iekšā. Šīs kanniņas priekšrocības ir tādas, jeb novietojuma veida priekšrocības ir tādas, ka viņa nesarauj kaut kādus dūņus, duļķis iekšā no akas un vairāk ir pasargāta. Manuprāt, ka viņa ir diezgan grūti remontēt, jo, ja viņa jādabūna ārā, tur varētu būt zināmas problēmas. Savukārt otrs veids, kā tas bija Kalnvēvera akā, tad to kanniņu arī redzam zīmējumā un fotogrāfijā. Patiešām arī atgādina kanniņu, tāds ar vāku. Ir, ka šo kanniņu iedzen sūkņa vai līnijas staba apakšējā daļā, kā iedzītni, un, jā, protams, trūkums ir tās kaut kādas svešķermeņi, kas tur var nonākt, un ja viņi tiek zem kannas vāciņa, šeit ir āda, un te koks virsū, un pat tanī malā sastājās, tad, protams, tas vāks nenoslēdzās, un ūdens aplūst atpakaļ akā, un nekāda pumpēšana nenotiek. Tas var būt trūkums, pozitīvi, ka viņu samērā viegli var remontēt, atliek izsmelt aku, vai, ja iespējams, arī izcelt sūkni, un to kanniņu var dabūt ārā un saremontēt, kas mums arī bija jādara. Jo pirmā kanniņa, stāstīšu tālāk, ne viss tik veiksmīgi notika. Kanniņas tika izgatavots Vienkoču parkā. Rihards viņas izvirpoja. Jā, visi tie materiāli, no kā taisīt, ir zaļš koks. Arī kanniņām jābūt no zaļa koka, jo, ja ieliks sausu, viņas tur pārbriedīs un nekas nefunkcionēs, nekustēsies, saķīlēsies. Tad kanniņas tika gatavotas arī pēc veciem paraugiem. Šī vilcēja kanniņa, tad caurs vidus, arī šeit ādas blīvējums, un vārstuļu to funkciju pilda ādas sloksne, kurai virsū uzsists tāds kā koka vāciņš svaram. Mums bija varbūt tāda kļūme procesā, vai vienkārši neizdomājam, ka viens ir šī āda tomēr bija nedaudz par plānu. Otrs, kā koku vāciņām izvēlējāmies, vai bija pie rokas, egle, kas ir samērā viegls koks. Vēsturiskiem paraugiem skatoties, tomēr tā ir smagāk koks, lapu koks. Un mums arī pirmajā gadā te uz rudens pusi tika sarautas iekšā kaut kādi netīrumi. Tas āda nenoslēdzās, egle ir samērā viegls, vēl nepiespieda, un beigās pumps kādu brīdi nefunkcionēja. Un pagājušajā vasarā tas tika novērsts, un tad viss strādā. Vēl vakardien Vēveros viņš nebija aizsals, un uzpumpēja, un sūknis iet. Šeit ir jau nokomplektēts sūknis, pirms iecelšanas akā, tātad iedzīta kanniņa, rokturs pielikts, viss sastīpots un gatavs procesam. Jā, tad kopumā, manuprāt, šis te projekts vai tāda iespēja īstenot šīs pumpinieka tradīcijas, manuprāt, ir vērtīgs ne tikai to, ka muzejs ir iegūst jaunu apskates objektu, ka mums ir iespēja aplaistīt Vēveru dārzu vieglāk, bet arī tika sagatavots detalizēts šo darbu apraksts, daudz garākā versijā, kā es jums šodien stāstu. Un ja kādam tur ir interese un gribēšana ar šādu te amatu nodarboties, tad to var atrast Brīvdabas muzeja mājaslapā. Šeit adrese ir vai arī Historia LV, kur tas process tā smalkāk aprakstīts. Tāpat arī tas veicināja dažādu tādu atziņu rašanos, gan tīri funkcionāli, jā, kā jau es minēju, par tām pašām kanniņu vāciņiem un tādiem sīkumiem, gan arī varbūt tādu sūkņu tipu vai konstruktīvo risinājumu tipu,
klasifikācijā, ja, kas varētu būt jau uz priekšdienām kaut kas tāds plašāks. Protams, te būtu jāskatās visas Latvijas kontekstā šī lieta. Paldies par uzmanību. Paldies Edgaram. Tā, nu lūdzu jautājumi. Kungi, es saprotu, ka tekstilnieces var neuzdot jautājumus. Rekur. Jā. Es gribēju pajautāt, pirmkārt, es cik saprotu, tie pumpi tomēr ir relatīvi jaunāki nekā paši tās ūdens caurules, vai ne? Tad droši vien, ka zemnieki ātrāk caurules izmantoja ūdens caurules. Nē, nu viņas jau ir kopā veidots. Protams, ka kaut kādā pilsētā apbūvē vai muiža, jā, tur ātrāk tas viss parādās, bet, nu, sanāk, jā, parādās, bet zemnieku sētās, jo, nu, tās caurules jau, ja nu vienīgi kaut kādas teknes varēja taisīt, kas ir kā notekas, ja, kaut kur pie jumtiem un kaut kur tādas izmantot. Un otrs jautājums, ka jūs attēlos skatoties, es tiešām biju izbrīns par to, vai tiešām tas stumbrs negriezās uz riņķa, viņš bija tik vāji nostiprinās tajā urpšanas laikā. Kā jūs nofiksējat? Tu tik izskaties? Stumbrs ir jāpiesaitē noteikti pie, lai kāda veida šie steķi ir, ja, vai tās ir tās 3 kārtas iedzītās, vai tā kā šeit bija šie statīvi uztaisīti, viņi tika nostiprināti, piesieti. Bija tā, protams, kad kaut kādā iesākumā var griezt arī tāpatās, un tas koks gan smags svaigs, ka viņš līdz negriežās, bet tikko kā paliek kaut kāda lielāka slodze, tā viņi ir jāpiesaitē, jānosiena, jā, lai negrieztos līdzi. Tikko svaiga urptam kokam, tā, kad to pumpu iekārto, nav tāda sveķaina garša ūdenim uzreiz, kad iet? Nu, mums bija tāda aka tāda, kad viņa īsti pārtikā nav lietojama. Tāda tikko iztīrīta un bišķi viņai pašai bija tāda doņa jau smarža. Bet kopumā tur varētu būt daudz tie aromāti, jo bez sveķiem vēl šo vilcēju kanniņu ieziež ar cūku taukiem sākotnēji, lai viņa labāk iestrādātos un slīdētu pa šo koku, kaut kur nesāktu ķerties, un tā kā tur vēl kaut kas tāds varētu būt klāt, jā. Paldies. Vēl jautājumi? Nav labi. Paldies, Edgar. Jā, paldies. Tā, teicu.